Labdien, Normans Ozoliņš. Šis ir trešais mans ciešanu dzīves stāsts. Tātad pagājušajā reizē es stāstīju par to, kas notiek ar tevi, kad Dievs maina tavu amatu. Un kas notika ar mani, kad Dievs mainīja manu amatu no mācītāja uz pravietiskās kalpošanas amatu. Ja, es speciāli nesaku uz praviešu amatu, uz pravietiskās kalpošanas amatu. Okay. Tas ir tāpēc, lai jūs neteiktu, viņš sevi ir iecēlis pašpasludinātais pravietis. Nē. Ja cilvēki to saka, tad lai viņi to saka. Bet es to neteikšu. Es teikšu, ka man ir tikai kalpošana tāda. Kaut gan daudzi saka, ka man ir tāds amats. Labi. Tātad līdz ar to nāk līdz viss tas neatzīšana un necienīšana un tas, ko es sacīju pagājušreiz. Ja? Tālāk es gribētu, redziet, es stāstu to tā lēnām. Nevis tā, es varētu to izstāstīt divos stāstos, kas man notika viss. Bet es to stāstīšu tā, pamatojoties uz Dieva vārdu. Lai jūs labāk saprastu to, kad Dievs ir tas, kas mani vadīs tajā ceļā. Un viņš vada attiecībā, viņš vada pēc savu vārdu. Jā. Dieva vārds ir pamats visam, ko Dievs dara. Un tātad es neizvēlējos savu ceļu. Nē, Dievs izvēlējās, Dievs man aicināja. Un redzi, tad tas ir tāds ceļš, kur tev aicina bez tava nopelna. Tu neko tur neesi īpaši darījis pie tā, lai ar tevi notiktu tā. Lai es kļūtu mācītājs, lai es kalpotu draudzēs, lai es jau stāstīju, kā es kļuvu mācītājs, kad pēkšņi man atvērās valoda. Es varēju runāt, ko es līdz šim nevarēju. Es varēju runāt uz cilvēkiem bez bailēm, bez problēmām, bez aizķerēm un tā. Jā, līdz tam tas bija galīgi neiespējams. Neiespējamā misija būt mācītājiem. Bet Dievs darīja to pārdabīgā veidā. Tāpat arī Dievs pārdabīgi man deva svētā gara kristību. Es atceros, es stāstīju Teovilam Stengrevicam šo liecību, viņš teica interesanti. Mēs te cīnamies dienām un naktīm, lai kāds saņemtu svētā gara kristību, ja tricinam debes, bet tu vienkārši beidz no tā visa un saņem tomēr, ja? Kas tas ir? Es domāju, tas ir Dievs. Dievs, kas vada tevi lietās, kurās viņš ir nolēmis tevi vadīt. Tu pats neizdomāji tās lietas. Dievs izdomāja. Un viņš nolēma šo cilvēku es vadīšu tā. Lūk, šādi es vadīšu. Un bez nopelna. Bez tavām pašu kaut kādām pūlēm pēc tā. Vienkārši pienāk tas laiks, tavs laiks pienāk būt tajā vagonā, ielikt tajā vilcienā, kas dodas uz to vietu. Ja. Pēc tam tev ir jāmaina maršruti, tev jāpārsēž citā vilcienā. Bet Dievs nosaka to maršrutu, uz kurien tu brauc. Un tos laikus, kad tev iekāpt un kad tev izkāpt. Jā, tu pats neko nenosaki īstenībā. Tu vienkārši ļaujies tam, tai vadīšanai. Un lūk, redziet, ir tādi cilvēki, ja, kad, kuri nolemj, tā kā paši viņi nolemj. Kā viņi taisīs karjeru, tā kā Mārcis Jencīts teica, vai tad es sliktu karjeras uztaisīšu? Pasties, draudz uztaisīju. Bet, kad tu parunā tiem draudz cilvēkiem neko citu kā šņākt, kā čūskas šņāts, viņi nespēja.
Viņi nespēja ne argumentēti diskutēt, pat kaut kādu polēmiku, kaut kādu dažādu viedokļu apmaiņu. Viņiem nav viedokļa. Viņam ir tikai viens Mārča Jenciša viedoklis, un tas ir viss. Un to viņi tā atkārto un cauri. Viņiem pašiem savu viedokļu nav. Un tādi cilvēki, kuri paši nolēmīja taisīt karjeru, tad tādiem dažreiz Dievs saka, pienāk tas laiks, kad viņi apgrēkojas. Un viss. Tālāk, Dievs neiet ar viņiem. Tā kā tiem mācekļiem, kuriem Jēzus teica, kur aizgāja, jo viņiem likās, ka tās runas ir pa smagu, ko Jēzus runā. Un Jēzus teica arī tiem 12, vai arī jūs gribat aiziet? Jums ir iespēja aiziet, lūdzu ejiet. Mums liekas, ka Dievs mums tūlīt skries pakaļ un teiks, nē, tur lūksies bez mazo, lai mēs paliekam pie viņa. Viņš neskrien pakaļ un nelūdzās. Viņš saka, ja gribi iet, ej. Tikai tu atbildēs par savām sekām pats. Mums tā liekas, ka mēs baigo pakalpojumu izdaram Dievam, ka mēs tā sekojam viņam. Un ka viņš būs baigi tagad tur šausmas, ka viņš darīs, ja mēs viņu aiziesim. Viņš neko nedarīs. Viņš ļaus arī tev aiziet. Bet viņš ļaus arī aiziet tev uz ellē. Jā. Bet ir tādi cilvēki, kuriem Dievs uz elli neļauj aiziet. Tādi ir daži tikai. Jā, ļoti daži neļauj. Viņš saka tā, tur, tā kā Dāvids, Dāvids saka, kur lai es bēgu no tava gara? Kur lai es bēgu no tava, kur lai es aizēju no tava gara? Kur lai es bēgu no tava vaiga? Ja es kāptu debesīs, tu tur esi. Ja es nokāptu ellē, tu esi arī tur. Jā, kur lai es bēgu no tevis, Dievs? Ir cilvēki, kuriem Dievs ļauj iet, un viss, ej, ja tev nepatīk kaut kas. Bet ir tādi cilvēki, kuri gan iet, bet Dievs aiziet priekšā. Ej, viņš tika nostājis tam ceļam priekšā. Viņš saka, ja es nokāpšu ellē, lai nāk šausmas, es bēgu no Dieva, es negribu vairs. Bet Dievs saka, es esmu ar ellē, es esmu arī tur, kur lai es bēgu no tava gara. Ja es nogultos kā slimnieks uz paralīzes gultas, tu esi arī tur. Dievs neatlaiž. Ir tādi cilvēki, kurus Dievs neatlaiž, pat tad, ja viņi bēg no viņa. Ir tādi cilvēki, kuriem Dievs ļauj iet. Bet ir tādi cilvēki, kuriem Dievs neļauj iet. Piemēram, Dievs saka, redzi, Normunds Ozoliņš, mēs viņu nepazaudēsim. Mēs viņu satrieksim ciešanās, bet nepazaudēsim. Ja mēs viņu nesatriektu, mēs viņu pazaudētu, bet mēs būsim ar viņu. Dievs saka, arī cieši, mēs viņu satrieksim, bet nepazaudēsim. Jā. Ir tādi cilvēki, kuriem ciešanas darbojas labvēlīgi, lai Dievs tev nepazaudētu. Tā kā Tatjana Bela uzstāstīja, ka viņa debesīs ieraudzīja savu dēlu, kuru viņa bija apglabājusi kā mazu zīdaini, kurš nomira. Un debesīs viņa ieraudzīja viņu kā pusaudzi, kā jau tādu pilnbriedā. Jā, kā jaunekli. Un viņš teica tā, ka Dievs viņu
paņēma laicīgi, jo kā bērnu, jo ja viņš nepaņemtu kā bērnu, viņš būtu sagrēkojis, un viņš nebūtu šeit, viņš būtu ellē. Bet tad viņš ir pateicīgs Dievam, ka viņš tika paņemts tik ātri, ka viņš nepaspēja sagrēkot. Viņš tagad ir šeit, debesīs, pie Dieva. Bet viņš tur nebūtu, ja viņš būtu uzaudzis un nomirs kā savā vecumā. Viņš būtu nomirs kā grēcinieks nožēlojums. Bet tagad viņš ir glābts, jo viņš nomira kā bērns. Redz, ir tādi cilvēki, kurus Dievs ir nolēmis glābt. Caur ciešanām. Un es kaut kā saprotu, kad es arī esmu viens no tiem cilvēkiem, kurus Dievs ir nolēmis glābt caur ciešanām. Jā. Jā, tad, kad es biju mācītājs Saldū, es atceros, mēs pirkām Viļņa Gleškas sprediķus. Toreiz viņiem vēl nebija savu nama, toreiz viņi bija tādi, varēja just to uguni, to svētā gara liesmu tur, ja. Vefā viņi bija, un Vilnim bija ļoti svētīgi sprediķi. Un es klausījos, es atceros vienu tādu sprediķi, kur viņš tādu ugunīgi dedzina. Ugunīgi dedzina, jā. Sprediķi ugunīgi. Viņš saka tā, tu saki, ka Dievs ir, lai Dievs glābi Latviju. Tu lūdz tā, ka Dievs... Kas tev teica, ka Dievs glābs Latviju? Vai tu esi pajautājis Dievam, vai Dievs grib vispār glābt Latviju? Ka, principā visām jānāk no Dieva, ko mēs sakam. Un es tādu toreiz domāju, ko viņš tur saka? Kā tā, skaidrs, ka Dievs grib glābt Latviju. Vai tad tas... Dievs ir rakstīts, ka Dievs vēlas, lai visi cilvēki tiek glābti. Bet, ziniet, no šodienas raugoties, es saprotu, kā Vilnis Gleška pravietoja. Jā. Viņš lika saprast, ka tādā kontekstā, ka Latvija nedzīvo tā, ka Dievs viņu gribētu glābt. Jā. Un visa baznīca, draudze nedzīvo tā, lai Dievs gribētu glābt Latviju. Nedzīvo. Nē. Un redziet, ja Dievs negrib glābt kādu valsti, ja valsts ir izlaidusies un baznīca ir izlaidusies tajā valstī, tad Dievs sūta kādu vienu Jeremiju, kas sludina sodu šai valstī, līdzīgi kā Jeremijs sludināja sodu Izraēlam. Un es atceros to dienu, kad es raudādams lūdzos par Latviju. Es jau to esmu postējis, man tas ir manā mājaslapā iekšā. Tā vēsts, kas saucas tautas pazudināšanas pravietis. Un es lūdzos, es gribēju ņemt Daniela gavēni, jo es nevaru ņemt veselības dēļ pilnu gavēni. Un es domāju, ka tāpat kā Daniels, viņš izlūdzās atbrīvošanu savai tautai. Atlaišanu mājās no Bābeles trimdas. Un
saprotiet, es arī domāju, kad jālūdzās, lai nāk atmoda, lai nāk atbrīvošana. Un tad pēkšņi, tā kā zibens, saprotiet, tad Dievs runā. Saprotiet, ka Dievs runā, tu nevar pārprast, ka viņš runā. Un vienīgais, ko es varēju, es pierakstīju. Es pierakstīju tā, ka tu neesi brīvības izlūdzējs tautai kā Daniels. Tu esi tautas paverdzināšanas pravietis kā Jeremija. Ja arī tu nekad nepiedzīvosi atmodu, ja arī tu nekad nepiedzīvosi svētību vai garīgu izlaušanos vai pamošanos, tad arī tev vienalga ir jāsludina tas, kas tev tiek dots sludināt. Jo saprotiet, man vienmēr bija problēmas, ka es sludināju, tādas kritiskas lietas. Es gribēju sludināt tās labās lietas, ko citi sludina. Ka te atbrauc kāds no Bēteles draudzes, jā. Un tad pasludina, ka Latvija te būs tāda zeme, kur brauks te visi, un tāda, fantastiska zeme, jā, tāda, kur būs ekonomika, un kur būs garīgums, kur būs IT, tur tāda tehnoloģijas, pirmrindnieci šais sfērās, kur būs ētika un estētika un Dieva likumi tiks ievēroti, un fantastiska atmodas zeme būs Latvija. Bet šodien man te viens draugs ir, kurš strādā kādā pilsētas domā, un viņš teica, Normund, tik daudz brauc prom no Latvijas, tik daudz pārdod īpašumus, vienkārši jūt, ka te ož pēc deguma, ka te drīz sāksies kaut kādas kara darbības. Viņi laižās prom no šejienes. Un tagad tie Bēteles pravieši te no Amerikas, no Bēteles draudzes, tu brauc sludināt, viņi vispār nepiemin to. Tā it kā kara nebūtu, nekāda draudu nebūtu šeit mums. Mums te viss neviens neapdraud, visi baigi forši, nekas nav. Nekāda kara Ukrainā nav, Puķins neko nedraud tev, un vispār visi baigi superīgi. Viņi tā pravieto, ka viss te būs superīgi, baigi labi būs, uzplaukums, laime, pilnībā būs. Tā viņi pravieto. Un saprotiet, man tie pravietojumi ir pilnīgi pretēji. Pilnīgi. Un es tā gribēju būt tas pozitīvais pravietis, tas labais tās. Un Dievs man teica tajā dienā, tev jārunā viss, kas tiek dots tev runāt. Jo arī Jeremija meklēja citu vēsti. Viņš meklēja citu vēsti, bet viņam bija jārunā tā, kas viņam tika dota, jo citas nebija. Redzi, tad, kad tu esi Dieva pravietis, tiešām no Dieva, tad tev jārunā tā vēsts, kad nav citas. Ir tikai tā. Tā, ko tev Dieva gars dod. Jā. Tu esi tautas paverdzināšanas pravietis, tu esi Ozoliņš. Tu esi kā Jeremija. Tev ir Jeremijas kalpošana. Jā. Un es jau esmu arī, tagad laikam esmu jau norunājis, drīz būs 20 minūtes, jā. Tā kā jābeidz šodien. Un nākošais atkal turpināšu, kāda tad bija tā Jeremijas kalpošana, kā tad viņa izpaudās, kas notika ar Jeremiju, kas notika ar viņu, ar to Dievu pravieti, kuru Talmudā ir rakstīts, es tagad nesen uzzināju, kāds rabīns teica, ka Jeremija
Viņam bija klička iesauka nicināmais vai nicinātais, ja? Viņu nicināja. Un tā kļuva par viņu iesauku. Un tā arī viņu sauca. Reku tas nicināmais nāk. Un būt par Jeremiju, tas ir traki vispār. Tas ir traki. Bet redzi, nav traki tad, ja Dievs tevi tajā lietā vada, ja Dievs ir ar to tavu amatu, saproti? Ja Dievs nav ar to amatu, tad ir traki, jo tad tu pats sev nospraudi ceļu. Bet nav traki tad, ja Dievs ir ar to tavu amatu. Tad Dievs ir, saproti? Un tad tā ir labākā vieta, kuru būt. Kaut arī tevi sauc par nicināmā. Saproti? Tur ir tā atšķirība. Labi, paldies šoreiz. Tas būs viss līdz nākamajai reizei ar Dievu.